Sveiciens visiem mūsu skatītājiem Starptautiskajā invalīdu dienā, kas tiek atzīmēta, lai veicinātu un aizstāvētu visu cilvēku ar invaliditāti tiesības. Šodien mūsu filmēšanas grupa dosies uz Cēsīm, kur sociālās rehabilitācijas projekta ietvaros cilvēki ar redzes traucējumiem sporto, spēlē teātri un mācās angļu valodu. Bet Siguldā, Bērnu un jauniešu biedrībā Cerības Spārni, mēs būsim liecinieki gaismas teātrim Zaķīša Pirtiņa. Esam jau stāstījuši, ka Latvijas neredzīgiem cilvēkiem lielākajās pilsētās, kur darbojas neredzīgo biedrības filiāls, ir iespēja piedalīties sociālās rehabilitācijas projektā. Cilvēki var satikties, pabūt kopā un iemācīties ko jaunu. Šodien paskatīsimies, kā klājas cēsiniekiem. Projekts Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem tika aizsākts 2009. gadā. Tā īstenošanā piedalās 13 Latvijas neredzīgo biedrības filiālis, sākot no Rīgas līdz pat Daugavpilī un Ventspilī. Projektu katrā ziņā Cēsīs gaidīja ļoti, jo es biju projekta darba izstrādes grupā un es jau savus klientus biju jau laikam varbūt par daudz informējusi par projektā sagaidāmajām aktivitātēm. Tā kā viņi ar lielu sajūsmu sagaidīja šo projektu. Tie cilvēki, kas uzsāka projektu, bija arī ļoti motivēti sevis pilnveidošanā un attīstībā, tā kā viņi nāca ar tādu deksmi un sāka strādāt un pavisam jauns, ko mēs uzreiz sākām arī tajā novembrī strādāt. Tas bija tas pats šaudons, ko šodien spēlē, un viņiem tas bija pilnīgi kaut kas jauns, nekur mēs tādu vēl nebijām, viņi nebija redzējuši. Tā kā tas bija tas, kas aizrāva ļoti lielu daļu, un vispār sports lielā mērā Cēsīs projekta ietvaros ir ļoti lielā cieņā. Ik pirmdienu Imants vismaz 2 stundas spēlē šaudaunu. Tā ir īpaša spēle cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kas mazliet atgādina galda tenisu. Diezgan daudz patiesībā. Sākot ar šaudaunu, novusu, domino, uno, sportiskās varbūt. Citi ar nojošanām tepat blakus telpā nodarbojas ar pilotēm. Sporta nodarbību sarakstā ir arī nūjošana, galda spēles un šautriņu mešana, bet Imantam vislabāk patīk spēlēt tieši šaudaunu. Pusotra gada laikā sasniegti labi rezultāti un kopā ar komandu sacensībās iegūti jau pāris uzvaras kausi. Uz šauļiem bijām aizbraukuši. Uzaicināja, Rīgā bija mači mums un tad ieminējās tieši lietuviešu tiesneši, ka būšot šauļos mači un pamēģinājām, aizbraucām ar komandu, vēl vienu puisi no Rīgas paņēmām trietā. Nebija slikti, principā. Darba daudz patiesībā. Jo, teiksim, Igauni spēlē profesionāli jau vismaz gadus 10. Un tas viņa labākais ir jau pasaules elitā. Principā katru gadu jau Zviedrijā notiek mači, kur uzaicina 10 top spēlētājus katru gadu. Viņam regulāri tur Igauni un lietuvieši, bet mums līdz tam vēl kā līdz Pekinai. Visas projektā izvēlētās nodarbības veidotas aptaujājot cilvēkus un izvērtējot viņu intereses un spējas. Tomēr šeit nekas nenotiek obligātā kārtā. Vispirms ir iespēja pamēģināt. Lielāko daļu viņi ilgi ir meklējumos, ko tad īsti viņi gribētu. Viņi pamēģina vienu nodarbību, otru, trešo, un tikai tad viņi paliek pie kaut kā, tiksim, kaut kādiem 2 veidiem. Jo viņi jau nezina īsti, ko tajās nodarbībās varēs iegūt. Un tad, kad viņi ir atraduši savu, tad viņi tur arī paliek līdz projekta beigām. Tad vēl mums ir dekupāžas nodarbība, kur meitenes gan mums ir tikai pagaidām dāmas, kas mācās apgleznot. Tā ir salvešu tehnika, viņi strādā gan ar kārbiņām, pudelēm, audumu, dažādās tehnikās. Cēsīs nodarbību sarakstā ir arī galda kultūra, ēdienu gatavošana, angļu valoda un pat ģitāras spēle. Vēl ir nodarbībā dzeja un teātris. Ļoti pieprasīta nodarbība. Iestudē ļoti nopietnas teātra izrādes. Tā kā mēs caur dzeju un teātri popularizējam arī biedrību, popularizējam projektu, jo mēs visu laiku stāstam, ka tas ir projekta ietvaros un tā kā iestudēt.
Līdzās teātra spēlēšanai un kultūras baudījumam domāts arī par ļoti praktiskām lietām, jo cilvēks ar redzes traucējumiem pats var iemācīties uzmeistarot arī sadzīvē nepieciešamus priekšmetus. Pavisam nesen sākās galdniecība. Tur puiši iepazīstās ar dažādiem arī tām visām galdniecības iekārtām, materiāliem, koku izstrādājumiem kā tādiem, bet gala rezultāts galdniecības nodarbībai ir jauns šaudona galds paredzēts izgatavot. Projektā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem iekļautas arī izglītības programmas un karjeras konsultācijas, kas jauniešiem palīdz izvēlēties savu nākotnes profesiju. Bez projektā piedāvātās sociālās rehabilitācijas programmas, kas ietver šīs visas aktivitātes, mēs esam izveidojuši arī dažādas atsevišķas aktivitātes. Piemēram, šī gada vasarā mums norisinājās nometnē jauniešiem, saucās Tilts uz veiksmi, ar mērķi motivēt jaunus cilvēkus, vispirms jau saprast dzīvē to mērķi, ko viņš vēlas darīt, respektīvi, tas būtu apmēram tā, ka mēs tev parādīsim ceļu, bet jāstūrē būs tev pašam. Mēģinot, tad viņu motivēt, turpmāk integrēties darba tirgū. Jau nākamā gada februārī Augstskolā attīstība sociālā rehabilitētāja specialitātes diplomu saņems 20 cilvēki ar redzes traucējumiem. Arī šī iespēja cilvēkiem tika piedāvāta projekta ietvaros, un tas ir vērā ņemams solis uz priekšu, jo pagaidām Latvija vēl nevar lepoties ar izglītības programmām, kas būtu piemērotas invalīdiem ar redzes traucējumiem. Neatkarīgi no tā, kādās nodarbībās cilvēks izvēlējies piedalīties, izglītoties augstskolā, nodarboties ar sportu, veidot skaistas lietas vai mācīties izkopt savu ārējo tēlu, tas cilvēkā atraisa pozitīvas emocijas un liek darboties. Teiksim, stilu un imidžu nodarbības apmeklējot dzeju un teātra nodarbībās piedaloties, es redzu, kā mainās cilvēka attieksme pirmkārt jau pret sevi. Viņam pašam pret sevi mainās attieksme, ceļās viņa pašvērtība. Viņam ir mērķis, viņš zina, ko viņš grib, viņam jau ir plāni. Tas viss noder viņu pašu izaugsmē. Šajā projektā var piedalīties ik viens redzes invalīds, kuram ir vairāk nekā 18 gadi, personu apliecinošs dokuments un ārsta oftalmologa atzinums par redzes traucējumiem. Tad atliek vien sazināties ar tuvākās Latvijas neredzīgo biedrības teritoriālās organizācijas koordinātoru un vienoties par tām nodarbībām, kas jūs interesē. Siguldas bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība Cerības Spārni ir apvienojusi vecākus, kuri ģimenēs audzina bērnus ar dažādām saslimšanām. Tā ir vieta, kur atbalstu gūst gan bērns ar invaliditāti, gan visa viņa ģimene – mamma, tētis, brāļi un māsas. Jau 8 gadus Siguldā darbojas biedrība Cerības Spārni, kas sniedz dažādus rehabilitācijas pakalpojumus un emocionālā atbalstu apmēram 80 ģimenēm. Šī darbība iespējama pateicoties vietējās pašvaldības finansiālajam atbalstam. Mums patiesībā ir tā, ka mēs neizdalām tikai to vienu bērnu ar invaliditāti, bet mēs tā kā plānojam atbalstu un organizējam, lai atbalstu saņemtu visa ģimene kopumā. Gan vecāki, gan brāļi, māsas un arī pats bērniņš ar invaliditāti. Un šeit var saņemt ārstnieciskās vingrošanas pakalpojumu, deju kustību terapiju, notiek logopēda konsultācijas, logoritmika, gaismas teātra nodarbības, kā arī caur projektiem mēģinam un piesaistam arī kaut ko jaunu. Un ar nākošo gadu mums būs arī tāda pakalpojuma kā mākslas terapija, mūzikas terapija un smilšu terapija. Svētku gaidīšanas laikā Cerības Spārnos top dažādi dekori un apsveikumu kartiņas, kuru gatavošanā iesaistās bērni un pedagogi. Tas mums tāds patīkams un jauks laiks, ko pavada bērni kopā, darbojoties, jo tiek izgatavoti šobrīd arī adventas vainagi ir izgatavoti, un katru gadu mēs tā kā gatavojam apsveikumu kartiņas, kuras mums tā kā labprāt ņem kādu uzņēmēju, un tas tā kā ir arī atbalsts no uzņēmēja puses, jo viņi pērk šīs kartiņas. Radošo nodarbību nagla ir gaismas teātris, ar kuru Cerības Spārni tiešām var lepoties. Viņu izrādes gaida tuvu un tālu.
Šeit daudz uzmanības tiek pievērsts visai ģimenei kopumā, veidojot atbalsta grupas vecākiem, brāļiem un māsām. Jo ģimenē, kurā piedzimst bērns ar veselības un attīstības traucējumiem, pārējie bērni var sākt justies mazliet atstumti. Ģimenei nākas iziet cauri vairākiem krīzes posmiem. Pirmais posms ir tas, ka tu uzzini par to, ka tavam bērnam ir kāda saslimšana vai jau diagnoze uzstādīta. Otrais posms ir tad, kad ir jāpalaiž bērnu dārzā, īpaši bērniņi ar attīstības traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem, kad, ja nav nodrošināta tāda grupiņa, kas būtu vai specializētā vai kurā ir atbalsta personāls, tad ir izvēle par skolu. Ja ir nepieciešama speciālā izglītība, ir jādomā par šīm lietām, kur palaist bērniņu, vai ir šādas iespējas vai nav. Sadarbojoties ar Siguldas novada sociālo dienestu un Mores pamatskolu, izveidotas 4 speciālās izglītības klases, kas ir atspējas vecākiem, jo viņiem nenākas savus bērnus vest uz attālām izglītības iestādēm un uz ilgāku laiku atstāt internātā. Tomēr laiks iet un bērni aug, tāpēc vecākiem ir aktuāls jautājums, ko viņu bērns varēs darīt pēc skolas beigšanas. Siguldieši sākuši meklēt risinājumu un veido paši savu kopienas māju Cerību sēta. Tā doma arī ir, kad viņš dzīvo pēc iespējas patstāvīgāk. Vecāks var atbraukt ciemos, bet bērnam ir sava šī dzīves vieta, kopējā kopienas tajā dzīvē ir sava tā istaba, sava vieta, kur viņš var aiziet, kur viņš ir tāds pats par sevi, bet viņš tā kā iesaistās, viņš saprot, kā ikdienā notiek, kā tiek izaudzēts kaut kas dārzā, kā iet pie lopiem, kas no tā, kāds labums ir, kad viņš ir pats iesaistīts tajā visā, ka viņš nepieiet pie galda, tur, kur ir viss jau gatavs, bet viņš ir iesaistīts tajā, kā līdz tam var nonākt, lai viss būtu uz galda. Topošajai Cerību sētai jau ir savs zemes gabals, projekts un apmēram 25 jaunieši, kas būtu gatavi uzsākt patstāvīgu dzīvi. Mēs arī domājam, ka tas varētu būt kā pakāpenisks process, kad sākumā bērns brauc pa dienu. Viņš brauc kā uz dienas centru, bet viņš atbrauc pa dienu un iesaistās tāpat visos darbos. Un tā pamazām tajā brīdī, kad viņš ir gatavs, kad arī vecāki ir gatavi, viņš ir pieredzis pie šīs vides, un viņš bez tādiem lieliem emocionāliem pārdzīvojumiem var sākt dzīvi kopienā. Tas, kad Cerību sēta varēs uzsākt savu darbību, atkarīgs no finanšu piesaistes un individuāliem ziedojumiem. Lai atbalstītu šo ieceri, ik viens var doties uz Laura Reinika labdarības koncertu, kas notiks Rīgā Lielajā ģildē 19. decembrī 19. Šī koncerta ienākumi tiks dāvāti Cerību sētai. Šodien mēs bijām Siguldā un Cēsīs, bet nākamreiz mēs būsim atkal kādā citā vietā, lai stāstītu un rādītu par to, kas ir svarīgs cilvēkiem ar invaliditāti, viņu radiniekiem, draugiem un galu galā visai sabiedrībai kopumā. Un ceram, ka Starptautiskajā invalīdu dienā mēs neesam vienīgie, kas par to runā. Atā, un tiekamies jau pēc nedēļas.